Tā tad iepazīstina ar sevi. Sveiki, es esmu Ģirds Ķinests, Rodīm Sigulda vadītājs. Kas ir Laimes skola? Laimes skola tā ir vieta, kur var cilvēki iemācīties lidot. Tā, lai bez instruktora viņi var tunelī pavadīt pēc iespējas vairāk laika un pēc iespējas interesantāku laiku. Un tā Laimes skola ir tas savu veidu tā kā vieta, kur cilvēks var aizmirst savu ikdienas rutīnu, mēģināt neiespringt uz lietām un ļaut sev saprast savu ķermeni, ar kuru palīdzību viņš arī iemācās lidot. Ok, kādēļ tieši tāds nosaukums Laimes skola? Divi iemesli. Viens ir endorfīns, kas rodas lidojot. Jā. Un otrs ir laime, tas ir unikāls apzīmējums tam, kā cilvēks jūtās, ka viņš ir atbrīvojies un ka viņš ir iekšējā saskaņā ar sevi. Un tāpēc arī ir Laimes skola. Renāri, iepazīstina ar sevi. Kas tu esi šajā projektā? Šajā projektā galvenais instruktors, tā varētu teikt. Visus apmācīšu lidot. Jā. Nodošu savu zināšanas tālāk jauniem lidotājiem, Jā. kuriem būs mērķis iemācīties 2 mēnešu laikā jau pašam pacelties, Okay. noturēties plūsmā, kontrolēt sevi un iemācīties lidot. Ko lidotāji darīs šajā nodarbībā? Šajā nodarbībā visi lidotāji galvenais uzdevums būs uzsākt lidojumu no plūsmas malas, nepieskaroties tā kā zemē, jeb drošības tīklam, ielaižoties plūsmā, ar mazu palecienu, uzsākt lidojumu, pacelties un nolaisties. Kādas sajūtas lidotājiem pirms lidojuma?
Kā sajūtas? Liek? Man jānāk, ka es esmu papildus stundā. Nu tās, ka tu nobijies baigi no tā kritiena. Nē, es nerobjos, man tikai es tā saprotu, ka es vienkārši vispār nesaprotu, ko es daru tai plūstā. Tu izskaties pēc tam baigi nobijusies. Nē, vienkārši bija tā, ka tad es centos sakoncentrēties uz to, ko tu man saki un mēģināt darīt tā, kā tu saki. Jā. Bet tad man visai tad... Zini, kā mēs varam darīt, man liekas, ejam nolūkos Latvijas tērpu. Jā, tieši tā. Mēs tevi apspriešam. Jā. Mēs nebijām tā noturēties. Mēs taču sarunājām, mēs labi uzlidošām uz vienādu tērpu. Es tieši gaismā stāvēju, un tad būtu sveš, viņam būtu kaut šļakats daudz. Kaut kāda matriks, tāda vīzija tur bija. Tildē, tieši Nav skaidrs, kā noturējies gaisā, jo tu visu laiku nereāli airē. Tur ir tas āķis. Tas laikam ir mans mīļākais automāts. Redzi, viņš neņem naudu, bet dod produktu.